Problēmas attiecībās, naudā, biznesā. Vai tu zini, ka pārsvarā pats radi savas problēmas? Teiks, ka tās nu gan ir muļķības. Diemžēl nē. Uzdod sev tādu dīvainu jautājumu. Par ko tu dienas laikā vairāk domā? Pirmais variants. Tu domā par dažādām problēmām, kas nepazūd, par to, kas tev nepatīk, rada sāpes un traucē, vai arī otrais variants. Tu domā par skaisto, labo, par to, kas tev jau ir. Nesteidzies, atbildi godīgi. Ja atbilde pārliecinoši ir otrais variants, es tevi apsveicu. Tu esi uz pareizā ceļa un vari tālāk neklausīties. Ja noteicošais tomēr ir pirmais variants, tad gan ieklausies. Varbūt tev ir izveidojies ieradums nemitīgi domāt par negatīvo, par to, kas tevi neapmierina vai sāpina. Varbūt domāt tieši par destruktīvo un nepārtraukti risināt problēmas ir kļuvis par tavu dabisko stāvokli, ne tikai par ieradumu. Varbūt tas ir kļuvis par tavas dzīves galveno stimulu. Reizēm varbūt ir vēl trakāk. Ja nepietiek ar savām problēmām, tu automātiski sāc domāt par citu cilvēku problēmām, par to, kā tās izpaužas, kā tās varētu atrisināt. Jo tev ir pārņēmusi tāda mistiska atbildības sajūta, it kā viss pasaulē būtu atkarīgs tikai un vienīgi no tevis. Un tev nemirkli nav miera, jo visu laiku ir jādomā un jārisina problēmas. Trakums. Kad tad lai dzīvo? Un tad izvērtē un padomā vēlreiz. Varbūt tavas problēmas, piemēram, attiecībās, varbūt tās nemaz neeksistē. Varbūt tās tu pats kaut kādā veidā provocē vai radi ar savām negatīvajām domām, ar emocijām. Pats radi, pats pēc tam risini, jo tu esi tik ļoti pie tā pieradis, ka vienkārši nespēji bez tā dzīvot. Bez problēmām un bez problēmu risināšanas kļūst vienmuļi, garlaicīgi, nav par ko domāt, nav ko īsti darīt. Reizēm cilvēki ir dīvaini. Viņi ir gatavi būt pat nelaimīgi, lai tikai nepieļautu tukšumu sevī. Parasti cilvēki paši to pat nesaprot, jo šādas emocijas nāk no zemapziņas dziļumiem, un tām atkal ir karmisks iemesls. Un tā tad izrādās. Bieži vien cilvēks pats veido un baro savas problēmas un nelaimes, pat vissāpīgākās un visskarbākās. Diemžēl tā tas notiek. Tāda ir manas dzīves un mana darba pieredze strādājot vairāk nekā 30 gadus ar šīm tēmām. Un sen vairs es neskaitu, cik tūkstoši cilvēku pie manis ir mācījušies, un ļoti, ļoti daudziem cilvēkiem ieradums domāt par slikto un risināt problēmas, kuras patiesībā nemaz neeksistē, ir daudzu karmisku problēmu sākums un cēlonis. Mācībās es mācu atbrīvoties no šāda ieraduma, un ne tikai to.